Reiz es, Runcis Renārs, gatavojos makšķerēšanai, tā sauktajai nakts zvejai. Sēju pie kātiņa mazus zvaniņus, tā, jo naktī jau pludiņu neredz, un ja zivs pieķeras, zvana zvaniņš, tā, labi, un šis zvaniņš zvanīs, ja pieķersies zutis. Tā, bet šis te lūk, šis, ja breksis. O, are, bet šis te, ja līnis, dzin, tā. Kas tad tas? Es taču zvaniņu noliku. Zvana. Mjau. Tas taču durvju zvans. Lūdzu, iekšā. Durvis ir vaļā. Labdien. Labdien, Runci Renāri, jā? Vai jums lūdzu ir kalendārs? Kalendārs? Jā. Varētu būt. Paskatieties, lūdzu, kam šodien ir vārda diena. Ātri. Paskatīsimies. Lūdzu. Labi, paskatīsimies. Tā, kas te man ir te kalendārīti? Vārda dienas. Šodien ir trešdiena. Tā. Un te ir viens vienīgs vārds, un tas vārds ir? Ir? Pīks. 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 Jā, Pīkam šodien ir vārda diena. Bet es, muļķīte, domāju, ka rīt. Šausmas. Runci Renāri, es taču viņu neesmu apsveikusi. Neesmu iedevusi puķīti. Dāvana arī nav izdomāta. Runci Renāri, ko lai es tagad daru? Neuztraucies, Pīka. Pīkam vārda diena ir visu dienu. Jā. Kaut arī nāk vakars, šī diena taču vēl nav beigusies. Nē, nav beigusies. Izdomāsim kaut ko, Pīka. Nu, jā. Izdomāsim. Jā, pareizi. Bet ko, Runci Renāri? Tā, padomāsim, kas Pīkam vislabāk patīk. Jā, kas patīk? Kas patīk? No. Spoki! Kas? Spoki, Runci Renāri. Viņš lasa visu, ko tik var dabūt par spokiem. Gan spoku stāstus zīlītē, gan pasakas, kur spokojas, kur ir tie spoki. Viņš ložņā pa pagrabiem bēniņiem, lai tik ieraudzītu kādu spoku. Spoku? Jā. Tad jau viņš būtu ļoti priecīgs, ja viņam šodien parādītos kāds spoks. Ļoti priecīgs. Paklausies, Pīka, un ja vēl šis spoks viņu apsveiktu vārda dienā. Vai, Runci Renāri, viņš, protams, būtu sajūsmā, bet kur? Nu, kur mēs dabūsim tādu spoku? Jā. Nekur. Tā uzreiz gaišā dienas laikā ne no šā, ne no tā neviens spoks nerādās. Lai redzētu spoku, vajadzīgi sevišķi apstākļi, teiksim, vecas pilsdrupas, pusnakts un mēnesis. Hei, Pīka, paklausies,
darīsim tā. Es jūs uzaicināšu šovakar uz nakts zveju Tumšezerā. Jā? Es tur likšu naktsāķus, un tur tad Pīks arī redzēs vārda dienas spoku. Runci, Renār, spoku nav. Nav, īsti spoku nav. Spoku mēs izdomāsim. Paklausies, Pīka, mēs aiziesim. Jā. Lieliski. Un tad... Kādi tie būs joki? Renār. Trīs, četeri. Hip, hip, urā! Pīk, kaut arī ir ar novēlošanās, bet mēs apsveicam tevi vārda dienā. Rocu? Paldies! Paldies, Pīka! Paldies, Runci Renār! Un Runcis Renārs? Kurš dāvinās tev mazu telti, kas domāta turismam. Viņa ir vienvietīga, bet jums abiem ar Pīku vietas būs gana. Paldies! Telts, tas ir vienreizēji. Paldies, Runci Renār! Un zini, vēl Runcis Renārs mūs uzaicina uz nakts zveju Tumšezerā. Jā, Pelēni, es ielikšu naktsāķus, iekursim ugunskuru, nakti pārgulēsim teltī. No rīta redzēsim saulīti, uzlēcam jau. Kolosāli! Tas ir burvīgi. Paldies, Runci Renār! Nakts pie ezera! Tas tik būs piedzīvojums. Runci Renār, No? vai tur tūmā nav kādas vecas pilsdrupas? Pilsdrupas? Nu, bet kādēļ tu tā jautā? Un ja tādas tur būtu, ko tad tu darītu? Nu, mēs paskatītos, vai tur tajās pilsdrupās nedzīvo spoki. Vai vecais bruņinieks. Vai baltā jaunava. Paga, Pelēni. Man liekas, ka pie ezera ir vecs, līks vītols ar dobumu. Bet kas tajā dobumā? To tiešām nezinu. Tad jau redzēsim. Nu, ejam, Pelēni, gatavojamies ceļam. Ejam, Runci Renār. Jā. Ejam. Pīka! Hei, paskaties! Reku, tas līkais koks ar dobumu. Ko? Ai, Pīka, kā radīts spokiem! vai ko tu visu laiku par tiem spokiem? Spoku nav. Bet es tev saku, ka ir. Bet es tev saku, ka nav. Ja ir, tad parādi man kaut vienu spoku. Nu, labi, kad būs, tad parādīšu. Oi, vai es eju ezerā mazgāt kājas un tad teltī mīdziņā. Oi, tā tik būs gulēšana. Nu, tā, jau naktsāķi salikti. Tagad varam mazliet pasildīties pie ugunskura. Un varam mazliet arī nosnausties, tā teikt, pievērt acis. Skat, mēnestiņš čigāniņš arī caur eglēm sāk vērties. Vai tad tu, Pīk, gulēt nemaz netaisies? Nē, Runci Renār, redziet, man jau tas miegs vēl nemaz nenāk. Es gribu sagaidīt pusnakti, Runci Renār. Jo, redziet, tas līkais koks
Ar to dobumu ir kā radīts spokam, un varbūt pusnaktī parādās. Citat, lūdzu, Renāri, tur kāds uina. Ko tu pīk? Tas varbūt ir nakts putens, varbūt ka pūce. Jā. Ko? Nu. Skatieties, redziet, kādu jūtīgu burkāni es atradu. Parādi, Pīka. Parādi. Saldi smaržoja. Paskatīsimies, tā. Kas smaržo burkānu? Pīka, vai tu maz arī zini, ko tu esi atradusi? Baltu smaržīgu burkānu. Pelēni, tas ir Latvijas visindīgākais augs. Indīgais velna rutks. Pietiek pielikt to pie mutes, lai tu saindētos un būtu beigts. Tas ir tāds kā indīgais ābols, jā, kur ragana iedeva sniegbaltītei. Vēl indīgāks. Tūliņai nomazgā ķepas, Pīka. Bet velna rutku iesviedīsim ugunskurā. Tā. Runci, Renāri, paklausieties, ja pie šī ezera aug vēlna rutkas, tad varbūt ezerā dzīvo pats vēlns. Lien nu Pīk teltī un redzi sapnī kaut ko jauku. Ko tu ar tiem velniem un spokiem vari noņemties? Laikam ieskanējās zvaniņš. Iešu apskatīt makšķeres. Pīka, ko? Es savu mūžu nekad neaiztikšu tādu baltu burkānu. Nekad. Vai, kā viņu tur sauca? Velna. Pīka. Velna rutks. Jā. Atceries, velna rutks, Pīka, ir pats indīgākais Latvijas augs. Nekad. Nu jā. Oi. Jā, Pīka, paklau, Pīka, pagaidi mani. Klausies, saproti, ja ir rutks, tad jābūt arī pašam vēlnam. Un mēs varētu viņu... Ai, Pīka, es jau guļu. Oi, ar labu nakti. Labu nakti, Pīka. Pīka, celies, dzirdi? Pīka, celies. Spoks atnāca. Nē, man bail, es lietu zem sēgas. Pīka, celies. Kur līkais koks, tur dzīvo spoks. Esi sveicināts, Pīk. Kur līkais koks, tur dzīvo spoks. Laikam zvana. Kas tad tas? Laikam tags zvanīja. Nu zvani. Nē, pa tukšo. Un šeit? Te arī nav, tas arī tukšs. Laikam tikai izlikās mjau. Kur tad mana galva? Kur mana galva?
Kur tad mana galva? Kur mana galva? Cienījamais spoks, lūdzu, lūdzu jūsu galva. Lūdzu, tā bija krastmals sliedējs, un es to izķiksēju malā. Lūdzu. Pateicos, paldies! Kur līkais koks, tur dzīvo spoks. Pīk, es apsveicu tevi tavā vārda dienā. Paldies! Bet sakiet, lūdzu, kāds ir jūsu vārds un kad jums ir vārda diena? Mans vārds? Mans vārds ir Augusts. Katra diena augustā ir mana vārda diena. Var teikt, augusts ir mana vārda mēnesis. Sakiet, lūdzu, kādēļ jūs turat savu galvu rokās? Rokās tā ir drošā. No pleciem viņa nevar noripot. Es nu tagad iešu ar labu nakti, Ar labu nakti. Pagaidiet, lūdzu, pagaidiet. Redziet, par lietu. Cienījamais spoks, jums nedrīkstat aiziet projām, jo jums jāparādās Roncim Renāram. Citādi viņš neticēs, ka mēs jūs redzējām. Ronci Renār! Es nevaru parādīties, Kāpēc? Tādēļ, ka tas nav iespējams. Dzirdiet, makšķeres zvaniņš skan. Roci Renār! Ietērusies zivs. Roci Renār! Pīka, celies taču pīka augšā! Nevaru viņam parādīties, jo pats esmu Runcis Renārs. Pīk! Laid mani jāskrien! Pīka! Citādi Mēs taču laukā! zivs aizies ar visu pavadiņu! Vai tu tur neredzēji pīkalu? Tu taču bija spoks! Pīk, nu taču nomierinies, Pīk! Vai tu nesaproti? Tas taču ir Runcis Renārs! Spoks Augusts ir Runcis Renārs! Pīk! Kā? Ko Runcis Renārs? Bet galva? Pīk! Galvu mēs izveidojām no piepūsta balona. Spoks Augusts bija mūsu apsveikums tev. Pīk, vārda dienā. Nu, Pīk! Jā, Pīk, tev par godu! Jā, tev! Mēs izdomājām šo spoku, un es pārģērbos, un ar Pīku sacerējām arī pantiņu, kur līkais koks mjau tur dzīvo spoks. Kur līkais koks? Kušu pelēni? Dzirdat? Jā. Zvaniņš. Zvana pelēni pie makšķerēm. Aiziet pie makšķerēm. Kur līkais spoks? Tur dzīvo spoks. Kušu pelēni. Redziet, kā zvana. Tūliņ. Tā, un... Opa! Daudz laimes vārda dienā, Pīk! Ko? Man? Tev, Pīk, tev! Paldies, Runci Renārs!